Labdien visiem! Šodien mēs tiekamies 3. video lekcijā, kur ir noslēdzošā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas pašvaldības savienību un Latvijas jaunatnes padomi. Šodien par sociālo uzņēmējdarbību mums pastāstīs Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Madara Ulande, par jauniešu uzņēmējdarbības atbalsta pieredzi un jauniešu biznesa ideju konkursiem Latvijas jaunatnes padomes izpildirektora Inese Šubēvica. Un SIO Exolo Latvija pārstāvis Gins Klāsons mums prezentēs pētījumu Latvijas jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā. Atgādinu, ka tiešraides laikā ir iespējams uzdot jautājumus, rakstot uz e-pasta adresi tiešraide@lps.lv. Tālāk došu vārdu Inesei. Jā, labdien visiem! Labdien visiem! Ines aizmigs mikrofonu ieslēgt. Mēs ievadā mazliet ieskicēsim, kāpēc mēs vispār šo tēmu esam aktualizējuši, un tad Gins tādā kontekstā par jaunāko pētījumu uzņēmējdarbības jomā ieskicēs tos virzienus un tās tendences, un tad par esošajiem un plānotajiem dažādiem formātiem un atbalsta instrumentiem, tad mēs ar Madaru arī pastāstīsim dienas laikā, pasākumu laikā. Visu dienu mēs te nerunāsim, neuztraucieties. Eiropas jaunatnes stratēģijā jauniešu uzņēmēju spēja un uzņēmējdarbība un iesaist uzņēmējdarbībā ir viens no jaunas politikas virzieniem, un arī Latvijas jaunatnes politikā ir šis virziens iekļauts, un arī jūs uz ekrāniem varat redzēt, speciāli izvilkusi no lielā dokumenta to pamatojumu, kāpēc mēs vispār domājam par šiem jautājumiem. Personības pilnveidi ir tā sadaļa, ko mēs vēlamies aktualizēt, runājot par jauniešu iesaisti, un ne tikai nodarbinātības pasākumos, bet arī domājot par savu uzņēmumu veidošanu, un arī, ja jaunietis neaizdomājas par savu uzņēmumu veidošanu, tad uzņēmīgums kā tāds un vispār prasme piecelties, domāt, iniciēt, iet un virzīt un aktualizēt kaut kādas idejas, tā ir tā ikdienas vajadzība, kas ir ne tikai jau darba tirgu, bet arī darbojoties kādās organizācijās un pasākumos vēl skolas solām. Un tad arī balsoties pasākumu 311 pilnveidot un nodrošināt pieejamu finanšu, metodisko un informatīvo atbalstu mehānismu jauniešiem, kas vēlas uzsākt komercdarbību, ir viens no tiem iemesliem, kāpēc mēs šodien runājam tieši par šo tēmu. Un ir jau ļoti daudz prakses, kas šobrīd eksistē, un par to mēs arī pasākumu laikā vairāk pastāstīsim. Arī ir virkni pasākumi, kurus jūs varat jaunas politikas īstenošanas plānā atrast, kuri ir saistīti ne tikai, kas tiek īstenot no organizācijas puses vai pašvaldību puses, bet arī no valsts puses, jo tas dokuments un kā jaunatnes politika vispār kopumā ir ļoti horizontāla politika, un tad arī ekonomikas ministrija, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, labklājības ministrija, katrs savā kapacitātē iesaistās dažādu jauniešu uzņēmēju spēju un uzņēmēju darbības atbalsta instrumentu veidošanas pasākumu īstenošanā, un, protams, arī pašvaldības un nevalstiskās organizācijas. Par konkrētiem piemēriem tad es mazliet vēlāk pastāstīšu, bet, lai saprastu, kas tad kopumā šobrīd Latvijā notiek šajā jomā, es aicināšu Gintu Klāsonu pastāstīt par jaunāko pētījumu Latvijas jauniešu iesaistu uzņēmēju darbībā. Lūdzu, Gintu. Jā, labdien! Es esmu Gins Klāsons, pastāstīšu par pētījumu, kuru mēs veicām šī gada vasarā un rudenī. Un tā kā man nav pārāk daudz laiks, paldies, Ines, tad tas, ko es šodien izstāstīšu, būs īstenībā pavisam ļoti neliela daļa no tā, kas ir iekļauts pētījuma ziņojumā un vispār pētījuma procesā. Bet man likās, ka šis ir svarīgi priekš kaut kādu tālāku aktivitāšu domāšanas un plānošanas. Pētījuma mērķis bija it kā pētīt, vispār skatīties īstenībā pamatā uz atbalstu jauniešu uzņēmēju darbībai, bet pētījuma procesā mēs aizgājām mazliet plašāk un skatījāmies arī tādus vispārīgākus jautājumus, kā vispār jaunieši jūtās kā uzņēmēji,
Un te ir svarīgi uzsvērt, ka mēs nerunājam par mācību uzņēmējiem, mēs runājam par, kā viņas pēdiņās varētu apzīmēt, par nopietnu uzņēmē darbību, par to, kur cilvēks jau var reģistrēt uzņēmumu un veikt legālu uzņēmē darbību. Tās datu informācijas iegūs metodas mums bija ļoti dažādas, es arī varbūt pie katras nepiekavēšos, pieminēšu tikai vienu, kas mums pašiem bija visinteresantākā, tās bija individuālās intervijas ar jauniešiem, kas veic uzņēmē darbību. Šobrīd, kas veic, bija arī daži tādi jaunieši, kas ir veikuši un kaut kādu iemeslu dēļ ir pārtraukuši, beiguši savu uzņēmē darbību. Tajā gadījumā mūs interesēja, kas ir tie iemesli, kāpēc mainīt status no uzņēmēju vai uz algotu darbinieku, pamatā uz algotu darbinieku. Un citas aktivitātes bija visam ātri intervijas ar atbalsta instrumentu koordinatoriem, pašvaldībām, statistikas datu apkopošana, citu pētījumu datu apkopošana. Starp citu ļoti labs pētījums ir arī Svetbankas rīcībā, kur viņi ir intervējuši, anketējuši skolu jauniešus. Tur ir milzīga izlase pie 6000. Tie jautājumi tur nav daudz, bet interesanti paskatīties, ko jaunieši tur, piemēram, nosauc par tiem uzņēmējiem, kuri viņiem liekas viskrutākie uzņēmēji. Jautājumi, kuriem es savā prezentācijā iziešu cauri, būs, cik daudz jauniešu vispār Latvijā ir iesaistīti uzņēmēju darbībā, kādēļ jaunieši iesaistās, un no otras puses, kas attur iesaistīties, kāds atbalsts jauniešiem ir pieejams un kāds būtu nepieciešams. Un pašās beigās varbūt tāds konceptuāls jautājums, vai vispār ir nepieciešama kaut kāds specifisks no pārējiem uzņēmējiem atšķirīgs atbalsts tieši konkrēti jauniešiem, tikai tāpēc, ka viņi ir atbilstoši jauniešu vecuma grupu definīcijai. Cik daudz vispār ir Latvijā jauniešu? Eurostat dati liecina, ka vecuma grupā no 20 līdz 24 gadiem visā Eiropas Savienībā ir aptuveni 5% uzņēmēji, un šeit tiek skaitīti gan uzņēmēji, gan pašnodarbinātie. Atšķirība ir tāda, ka uzņēmējs ir tas, kuram ir komercsabiedrība, pašnodarbinātais ir vai individuālais komersants, respektīvi strādā tikai uz sevi, kamēr uzņēmējs ir tas, kurš dod darbu arī citiem. Un 25-29 gadīgo vecuma grupā tie ir 8% no visiem jauniešiem, kas ir uzņēmēji vai pašnodarbinātie. Latvijā attiecīgi abās šajās vecuma grupās šie īpatsvari ir nedaudz virs Eiropas Savienības valstu vidējiem, bet tai pašā laikā, kas ir interesanti, ka Latvijā jauniešu uzņēmēju un pašnodarbināto īpatsvars ir augstāks gan kā Lietuvā, gan kā Igaunijā. Bet tas Eiropas vidējais rādītājs, viņš ir tāds visai dīvains rādītājs, jo, kā var redzēt apakšējā grafikā, kur ir dažādas Eiropas valsts attēlotas, tad ļoti atšķirīgas situācijas dažādās valstīs, kur Itālijā un Spānijā ir ļoti augsti īpatsvars jauniešiem, kur ir aizgājuši uzņēmē darbībā, kamēr Vācijā un Dānijā atkal ir pat zemāks nekā Latvijā. Bet, ja mēs skatāmies vēl uz mazliet jaunāku vecumu grupu, kas būtu tuvāk jaunatnes likumā definētajam 13-25 gadi, tad šai gadījumā tie ir viens aptaujas dati no 15-24 gadīgo jauniešu mērķu grupas. Tad tur uzņēmēji ir 0,2%, pašnodarbinātie 1, algotie darbinieki 28. Tie pārējie ir tie, kas joprojām atrodas skolā, mācās, studē, arī mājsaimnieces, jaunās māmiņas un arī, protams, bezdarbnieku daļa. Bet ja mēs skatāmies uz absolūtiem skaitļiem, tas varētu būt būtiski, tad, ja mēs domājam par kādiem atbalsta pasākumiem, par cik lielu skaitu mēs īstenībā runājam, tad dažādos avotos tas skaits atšķirās. Šeit mēs esam izreikinājuši attiecinot aptauju datus pēc tam uz statistikas datiem, bet katrā ziņā tas skaits ir no aptuveni 3000 līdz 5, varbūt 6000, ja mēs skatāmies uz vecumu grupu līdz 25 gadiem. Ja mēs vēl 5 gadus ņemam klāt, tad tie ir vēl papildus aptuveni tuvu pie 10 000 jauniešu. Tātad tas īpatsvars no visiem jauniešiem, cik iet uzņēmē darbībā vai pašnodarbinātībā, ir 3, 4, varbūt 5%, tur atkarīgs, kuru gadu ņem klāt vai neņem. Tai pašā laikā tas, kas interesanti, ka tad, kad aptaujās 15-24 gadīgajiem jautā,
kas viņi gribētu būt darba tirgu, tad absolūtais vairākums tomēr pasaka, ka viņi grib būt uzņēmēji vai pašnodarbinātie. Un tikai mazliet biežāk nekā katrs 10. saka, ka viņš gribētu būt algots darbinieks. Protams, ka ne visi tie, kas saka, ka viņi grib būt uzņēmēji, ne visi viņi arī reāli spēj būt uzņēmēji, jo tas ir saistīts ar kaut kādu prasmju, arī talantu kopumu, kas nosaka, ka tu vari būt uzņēmējs. Bet būtiski šajā gadījumā ir tas, ka tā vēlme ir tik izteikta, un tā reālā situācija ievērojami atšķirās. Tātad visdrīzāk ir tā, ka ne visi pat no tiem, kam ir šīs spējas, ne visi no viņiem arī nokļūst reāli uzņēmēju darbībā. Bet šādā kontekstā man personīgi šķiet mazliet dīvains Eiropas Savienības uzstādījums, ka jauniešu uzņēmēju darbība tiek saistīta ar jauniešu bezdarba risināšanu tik ļoti, jo tas īpatsvars, cik vispār spēja būt uzņēmēji, viņš nav liels arī visā sabiedrībā. Latvijā, ja pēc statistikas skatās, uzņēmumu īpašnieki ir 4% un pašnodarbinātie ir vēl 7,5%, tad kopā tie aptuveni 11%. Respektīvi, man šķiet, ka jauniešu uzņēmē darbību nevar skatīt tikai jauniešu bezdarba risināšanas kontekstā, bet tur Ines labi iezīmēja jau pirms tam mazliet tos plašākos kontekstus arī jauniešu uzņēmē darbībai. Runājot par to, kāpēc jaunieši nokļūst uzņēmē darbībā, tas teorijas un skaidrojumi ir ļoti dažādi, atšķirās arī dažādās valstīs, kā skaidroju, jo dažādās valstīs ir dažādas tradīcijas, vēsturiskā pieredze uzņēmēju darbības īstenošanai, bet tāds viens pavisam vispārīgs dalījums, ko var noteikt jebkuras valsts kontekstā izmantot, ir skatīties, vai jaunietis nokļūst uzņēmē darbībā, jo viņš saskata kaut kādu iespēju, biznesa ideju, ko viņš var un pats jūtās kā spējīgs īstenot, vai kas ir otra puse, kas ir īpaši izteikti novērojam pēc ekonomiskām krīzēm vai sabiedrībās, kur ir mazāk attīstīta ekonomika, kad jaunieši tiek zināmā mērā piespiest kļūt par uzņēmējiem, ja viņiem nav citu iespēju ģenerēt vai gūt ienākums, ikdienas nepieciešamos ienākums. Un Eiropas Savienībā vidēji tādi jaunieši ir 17%, kas kļūst par uzņēmējiem, tāpēc, ka viņiem nav citu alternatīvu veidu gūt ienākums. Latvijā tas rādītājs ir īstenībā ievērojami augstāks, it kā nav tik liela atšķirība, bet tomēr katrs 4. jaunietis ir kļūst par uzņēmēju nepieciešamības spiests. Šādā kontekstā interesanti ir sakarības starp jauniešu uzņēmēju īpatsvaru sabiedrībā un tā saukto nīcu jauniešu īpatsvaru. Šeit ir tāds grafiks, kas attēlo dažādu Eiropas Savienības valstu šo abu rādītāju korelāciju. Un tas, kas pat arī vizuāli diezgan skaidri nolasās, ka tajās valstīs, kur ir augstāks nīca īpatsvars, ir augstāks arī uzņēmēju darbības un pašnodarbinātības status īpatsvars jauniešu vidū. Arī mūsu intervijās, kuras mēs veicām ar jauniešiem, tas piespiešanas faktors parādās. Ik pa laikam nevar teikt, ka bieži, bet aptuveni trešdaļa no tiem jauniešiem, ko mēs intervējām, atsaucās uz to, ka viens no iemesliem, kāpēc viņi ir gājuši uzņēmē darbībā, ir bijis vai nu tas, ka viņi pēc izglītības iegūšanas nav varējuši atrast darbu, vai tas, ka viņi ir zaudējuši darbi ekonomiskajā krīzē. Populārāks bija, biežāk minēts tāds iemesls, ka ir strādājuši kaut kādu darbu, bet tas darbs katram kaut kādu savu iemeslu dēļ nav paticis, pat nav ļoti paticis. Bet, protams, tas arī, kas jāsaka, ka tie iemesli vai nepieciešamība vai iespēja, viņi nekad nav absolūti izslēdzoši. Līdz ar to pat, ja ir piespiedzes faktors, ir jābūt otrā pusē idejai, lai tā pāriešana uzņēmēja statusā notiktu. Skatoties to, ja mēs meklējām tos kavēkļus un tos punktus, kuros brīžos jaunieši tiek sekmēti, iešanai uz uzņēmē darbības status vai tiek atturēti. Un tad būtisks apstākļus tajā brīdī, kad jaunietis ir ieraudzījis biznesa ideju vai arī nepieciešamība iet uzņēmē darbībā, ir kāda tā kopējā uzņēmē darbības vide un uzņēmē darbības kultūra, kas vai nu sekmē, ka jaunietis iet tajā ceļā, vai tieši otrādi attur viņu no šī soļa. Un šādā aspektā mēs varam runāt par trīs blokiem,
kas lielā mērā nosaka to, vai jaunietis tajā brīdī, kad viņam ir ideja vai doma, vai viņš iet tālāk ar to ideju un domu, vai arī viņš to ideju un domu atmet un tomēr paliek augot darba tajā sektorā. Un tie trīs tādi tematiskie lielie bloki ir uzņēmēja tēls sabiedrībā, uzņēmējdarbības riski un uzņēmēja spējas. Uzņēmēja tēls sabiedrībā tas tāds jautājumu bloks un tēmu bloks, ko starptautiskos pētījumos parasti vērtē, mēģinot saprast, cik labvēlīga ir sabiedrība kopumā uzņēmējdarbībai. Vai uzņēmējiem ir labs tēls kopumā sabiedrībā, vai mēdī par uzņēmējiem raksta kā par žuļikiem. Un tādiem, kas eksploatē citu cilvēku darbu un tam līdzīgi, jo nelabvēlīgāk ir attieksme pret uzņēmēju kā tādu, jo mazāk ir iespēja, ka jaunietis vēlēsies izvēlēties šādu karjeru. Latvijas tie starptautiskie salīdzinājumi nav traģiski negatīvi, bet ir negatīvāk nekā vidējā, varbūt Eiropas Savienības rādītāji. Respektīvi, ka mūsu sabiedrība ir it kā mazliet vairāk negatīvi noskaņot pret uzņēmēju darbību nekā vidējā Eiropas Savienībā, bet šeit īstenībā mēs tādu lielu problēmu, ka tieši šis varētu atturēt jauniešus no kļūšanas par uzņēmējiem, nesaskatījām, un es mazliet vēlāk parādīšu arī, kāpēc. Uzņēmējdarbības riski, tas jau ir tāds konkrētāks uzņēmējdarbības šķērslis, un šie nav visbiežāk riski, kas ir reāli riski, tie ir riski, kas jauniešiem nāk prātā, tad, kad viņi sāk domāt, vai viņiem vajadzētu to darīt. Šeit gan mēs saskatām, ka te ir problēma, tieši tāda priekšstata problēma, jo, piemēram, gandrīz 70% jauniešu uzskata, ka uzņēmējdarbībā nevajadzētu iet, jo tas ir saistīts ar lielu risku pazaudēt visu biznesā ieguldīto naudu. Tāpat vairāk kā pusi jauniešu uzskata, ka bizness noteikti ir saistīts ar nepārtrauktu problēmu risināšanu. Tur vēl klāt nāk arī tādu faktoru, ka jaunieši parasti uzskata, ka bizness tas nozīmē 24 stundu nodarbinātību, neregulāru ienākumu. Liels problēmas, var sakot, būt uzņēmējam. Bet, kas ir būtisks tāds racionāls arī šķērslis un kur varbūt ir jāskatās, kā to risināt, ka vairāk kā pusi jaunieši uzskata, ka Latvijā vispār tirgus ir pa mazu, lai attīstītu veiksmīgu biznesu, kas nozīmē, ka pat ja jaunietim ir ideja un ja viņam ir šāds priekšstats, ka Latvijas tirgus ir pa mazu un šeit nav iespējams uzņēmējdarbību īstenot, tad visdrīzāk viņš uz citiem riskiem arī neskatās, tad viņš vienkārši tajā brīdī arī atsakās no savām idejām. Un tāds personīgs varbūt mazliet aspekts, kas izriet no tādas personīgas attieksmes pret risku un neveiksmēm, ka mums gan kopā sabiedrībai, gan arī jauniešiem ir izteikts bailes no neveiksmes. Šeit klāt nāk tāds faktors, ka sabiedrībā kopumā ir diezgan noraidoša attieksme pret to, ja tu esi biznesā bijis neveiksminieks. Tev ir bijusi kaut kāda ideja, tu esi, piemēram, bankrotējis, visdrīzāk tev tiek uzlikts kā neveiksminieka zīmols, kas arī ir būtisks tāds faktors, kas attur jauniešu no tā, vai tu gribi riskēt ar to, ka tu kļūsi par neveiksmnieku. Tajā brīdī, ja tu esi ticis tā kā pāri tam, kāda ir sabiedrības aizsprieduma, kas ir tie riski, un tu nolēmi, ka tie riski ir vērts, lai tu tomēr riskētu, tad būtisks faktors, ko vēl jaunieši vērtē, vai tev pašam ir spējas, vai tu to ideju, kas tev ir, īstenot. Te mēs arī redzam, ka ir atsevišķi tādi fakti, kas liecina, ka te ir problēma un te būtu nepieciešams kaut ko darīt, jo, piemēram, 60% no visiem tiem cilvēkiem, kas saskata kaut kādus, viņi saka, ka viņiem ir biznesa ideja. Viņi uzskata, ka tai pašā laikā viņiem nav biznesa vadības prasme, lai to ideju īstenotu. Arī 35% jaunieši saka, ka viņi nedomā uzsākt savu biznesu tieši tāpēc, ka viņiem trūkst zināšanas par to, kas ir uzņēmējdarbība, kā to īstenot. Tāds netiešs, bet ļoti konkrēts rādītājs tam, ka uzņēmēju spējas ir tas aspekts, kur ir varbūt jādomā par kādiem risinājumiem, ir tas, ka no tiem uzņēmējiem, kas ir aizvēruši savu uzņēmējdarbību, 35% kā iemeslu min to, ka tā ir bijusi nerentabla uzņēmējdarbība. Kamēr, piemēram,
to, ka finanšu pieejamība ir problēma, minēja tikai katrs 10. Respektīvi, tieši tā biznesa vadības prasme šeit tā diezgan konkrēti parādās, ka tā ir daudz būtiskāks faktors nekā finanšu pieejamība. Un visbeidzot, vēl tāds it kā mazliet atsevišķs faktors, kas ir plaši zināms un diezgan bieži minēts parasti visos pētījumos, kas attiecās uz sabiedrības tādām vērtību orientācijām, ka mūsu sabiedrība ļoti maz uzticās, savstarpēji uzticās. Līdz ar to, ja biznesa pamatā ir apmaiņa ar idejām, komanda veidošana, partneru piesaiste un vienlaikus mums ir grūti uzticēties citam svešam cilvēkam, kas nav mūsējais, kas nav draugs vai ģimene, visdrīzāk mums ir apgrūtinoši veidot uzņēmējdarbības komandu un sekmīgi attīstīties. To mēs intervijās to ļoti daudz redzējām un dzirdējām, ka jaunieši atsaucās tieši uz to, ka ir problēma ar partneriem un arī ar komandu veidošanu. Attiecīgi šīs varbūt ir tās jomas, tāds vispārīgs jomas, kas iezīmē to, kādos virzienos atbalstu vajadzētu skatīties, tad mazliet detalizētāk jau uz tādiem konkrētiem pasākumiem skatās. Šeit ir dati arī no jauniešu aptaujas, kur anketā bija nodefinēti kādi 11 dažādi atbalsta veidi, un 2 aspektos jaunieši tika lūgtos novērtēt. No vienas puses, cik tie viņiem ir nepieciešami, par katru jauniešu novērtēju, un tad pēc tam atsevišķi par katru novērtēju, cik tie viņiem šobrīd ir pieejami. Un šeit tās atbildes ir saliktas tādā divdimensionālā kartē, kur uz vertikālās skalas ir nepieciešamība un uz horizontālās skalas ir pieejamība. Un tas, ko mēs šeit varam redzēt, ka augšējais labais kvadrāts, tie ir tie atbalsta veidi, ko jaunieši saka, ka tie viņiem ir nepieciešami, un vienlaikus jaunieši arī novērtē, ka tie viņiem ir visai labi pieejami. Respektīvi var teikt, ka šie ir tie atbalsta veidi, kuros tas atbalsts jauniešu uzņēmējdarbībai ir bijis sekmīgs. Bez šiem arī biznesa inkubātoru un augstākā izglītība uzņēmējdarbībā ir atbalsta veidi, ko jaunieši saka, ka tie viņiem ir pieejami, bet, kas ir interesanti, ka šos jau jaunieši īsti vairs nevērtē kā sev ļoti nepieciešams. Nodokļu atvieglojumi, birokrātijas mazināšana un pašvaldības finanšu atbalsts, tās ir tās 3 lietas, ko jaunieši vērtē kā ļoti vajadzīgas un tai pašā laikā arī kā ļoti maz sev pieejams. Ja, teiksim, tajā labajā pusē tie ir tie, kas ir ļoti labi nodrošināti, šie, var teikt, ir tie aspekti, kur jaunieši izjūt, ka tie viņiem apgrūtina uzņēmējdarbības veikšanu. Visinteresantākais īstenībā ir apakšējais kreisais sektors, tie ir tie atbalsta veidi, ko jaunieši saka, ka tie viņiem nav pieejami, vai ir maz pieejami, vai grūti pieejami, bet vienlaicīgi jaunieši arī novērtē, ka tie viņiem ir nepārāk vajadzīgi. Kāpēc man šķiet, ka šis ir interesantākais sektors, jo, ja šeit ir tāda atbalsta veidi, kā privātie investori, eksporta garantijas, banku aizdevumi, riska kapitāla fondi, un ja šāda veida atbalsts ir maz pieprasīts, visdrīzāk tas tā netieši liecina, ka tās uzņēmējdarbības formas, ko jaunieši īsteno, ir diezgan konservatīvas, zema riska uzņēmējdarbības formas ar visdrīzāk zemu produktivitāti un zemu eksporta spēju. Bet, ko man gan noteikti gribās uzsvērt, ka šī nav specifiski jauniešu lieta, jo tā ir raksturīga uzņēmējdarbība vai Latvijā vispār kopumā. Respektīvi, noteikti nevajadzētu teikt, ka šo izgriezt, un rādīt, ka šis ir tikai jauniešiem specifiska lieta. Tā kā no tiem iepriekšējiem slaidiem aptuveni jau ir skaidrs, ka tas nepieciešama atbalsta bloks ir diezgan plašs, no tādiem ļoti sociokulturāliem faktoriem līdz pat nodokļu sistēmai un birokrātijai. Tad, lai to visu kaut kā strukturētu, šeit mēs izmantojam Eirofonda pētnieku tādu izstrādāt arī ļoti vispārīgi īstenībā schēmu, kur viņi sastrukturē dažādās problēmas, kas ir jauniešiem uzņēmējdarbībā, un tad attiecīgi klāt liek to, kas ir tie atbalsta pasākumi. Bet tas, ko viņi ļoti uzsver, ka ar katru nākošo soli atbalsta mērķu grupa ir jāspecificē, respektīvi, ka nav. Ja pirmais, kas ir uzņēmējdarbības kultūras sekmēšana, attiecās uz visu sabiedrību, un tas ir jāveicina visā sabiedrībā, tad līdz ko iet dziļāk un runā par informācijas nodrošināšanu, mentoriju, konsultācijas, tam ir jābūt ļoti fokusētam uz tiem, kam ir konkrēta vēlme un konkrētas idejas,
un pēc tam aizejot jau līdz trešajam, kur ir uzņēmējdarbības barjeru novēršana, ir jāskatās nevis uz to, ko domā visa sabiedrība kopumā, bet ko domā tie, kuri ir gatavi īstenot uzņēmējdarbību. Respektīvi, katrs tas nākošais solis ir jāsašaurina. Otra lieta, ko arī ļoti uzsver parasti Eiropas tādos salīdzinājumos, ka to pasākumu efektivitāte ir atkarīga no tā, vai viņi tiek īstenot visā laukā. Un tā ir viena lieta, ko mēs varam Latvijā novērot, ka mums pētījuma ziņojumā ir apkopot, laikam praktiski visi tie atbalsta veidi, kādu Latvijā ir pieejami. Mēs tur arī visus tos apkopojums detalizētos arī esam salikuši pielikumā, bet tas, ko var novērot, ka tas atbalsts ir diezgan fragmentārs. Respektīvi, vai viņš ir vērsts uz informācijas nodrošināšanu, vai viņš ir tikai uz finanšu nodrošināšanu, ka viņam nav šī pēctecība. Arī, ja finanse ir nodrošināta uzsākšanai, tad parasti viņa nevisai ir nodrošināta tālākiem soļiem. Un to mēs varam kā tādu diezgan lielu problēmu uzskatīt Latvijā. Bet skatoties uz šo schēmu un arī uz tiem iepriekšējiem datiem, tas jautājums varbūt tāds kopējais, kas rodās, kas te ir tāds specifisks jauniešiem. Jo principā šāda schēma dara jebkuram uzņēmējam, un arī tās problēmas, ko jaunieši sauca, viņas ir praktiski tieši tādas pašas, kādas ir jebkuram uzņēmējam Latvijā. Tad, ja no tāda ekonomiskā viedokļa skatās, tad ir tā visdrīzāk, ka specifisku atbalsta modeli tikai jauniešiem nav pamats veidot, jo mērķis droši vien, ka nav, lai mēs ievilktu uzņēmējdarbībā pēc iespējas vairāk jauniešu. Mērķim vajadzētu būt no sabiedrības interešu viedokļa, lai mēs ļaujam realizēt uzņēmējdarbības idejas tiem, kuriem ir idejas un kuri jūt, ka viņi varētu sekmīgi tās īstenot, un neatkarīgi kāds viņiem ir vecums. Bet, un šādā aspektā visdrīzāk jāsaka, tā jauniešu uzņēmējdarbības atbalsta schēma, viņai ir jābūt daļai no kopējās uzņēmējdarbības atbalsta politikas valstī, nevis ir jābūt specifiskai un nodalītai, bet tai pašā laikā gan mūsu pētījumā, gan dažādos starptautiskos pētījumos parasti secinājums ir tāds, ka pat pie vienādiem nosacījumiem, ja, piemēram, ir kāds atbalsta rīks vai atbalsta projekts, kas ir it kā atvērts visiem uzņēmējiem, tad jaunietis pateicoties pēdiņā savam vecumam, viņš vienalga būs nevienlīdzīgākā pozīcijā, jo viņam nav pieredzes, viņam nav komandas, viņam nav kontaktu, un pat pie vienādiem noteikumiem jaunietis vienalga tiek it kā diskriminēts uzņēmēju darbībā. Līdz ar to tas, kur mēs saskatām nepieciešamību specifisku atbalstu sniegt, ir tas, lai izlīdzinātu tās jauniešu nevienlīdzīgās pozīcijas, lai viņš ir vairāk vai mazāk līdzvērtīgā pozīcijā ar citiem. Un šeit mēs 3 aspektus gribētu akcentēt. Pirmais ir, kas varētu šķist dīvaini, bet praktiski visās intervijās, ko mēs veicām, jaunieši minēja, ka viņu galvenā problēma uzsākt uzņēmējdarbību bija saistīta ar informāciju. Finansējums ļoti reti tika minēts, bet tieši informācija, ka viņi nezināja, un tas nenozīmē konsultatīvu informāciju, kā mums attīstīt biznesu ideju. Tas nozīmē informāciju, uz kur iestāde aiziet, kādu dokumentu iesniegt, un ko man tajā dokumentā rakstīt. Un tas iet cauri un ļoti dažādiem sektoriem, gan lauksaimniecībai, gan ražošanai, gan pakalpojumu sfērai. To mēs redzam kā tādu vienu ļoti būtisku lietu, ka jauniešiem draudzīgā un pieejamā veidā nav informācijas. Finanšu pieejamība ir otrs jautājums, un šeit tas pamatojums tāds, ka parasti neliela izmēra apjoma uzņēmējdarbība tiek uzsākta balstoties personīgos ietaupījumos, kas jauniešiem nav pieejami. Izmantot ģimenes vai radinieku aizdevumu vai draugu aizdevumu ir riskanti, jo tu paliec principā parādā un ar iekšējo sajūtu, ka tu esi parādā pēc tam, ja gadījumā tev biznesa ideja ir neveiksmīga. Un tāpat tas, ko es iepriekš minēju, ka mums ir diezgan labi attīstīta uzsākšanas finansēšana, bet viņa netiek loģiski vesta uz nākošiem soļiem. Un tas, ko mēs varam redzēt dažādos biznesa konkursos, ja mēģina pēc 2 gadiem papētīt, kur tie uzņēmumi, kas ir saņēmuši finansējumu, ir palikuši,
tad liela daļa no tiem uzņēmumiem nav atrodama vairs. Jo ir bijis finansējums uzsākšanai, un ar to tas, principā, tā uzņēmējdarbība ir beigusies. Un trešā lieta, kas arī mums likās specifiski jauniešiem, šī komanda un partnerība veidošana, kas sasaucās ar to zemo sociālā kapitāla līmeni Latvijā, ka mums nevisai, tā arī it kā nav jauniešu specifiska lieta, bet jauniešu vidū varbūt to ir vieglāk sekmēt, ka labprāt dalīties ar idejām, palīdzēt veidot komandas un palīdzēt veidot partnerības. Tas nav viss, ko jaunieši saka, kas viņiem rada problēmas, bet mums šķiet, ja šos tādā komplektā risina un kaut kādas aktivitātes veids, tad lielā mērā tā jauniešu kā nevienlīdzība uzņēmējdarbības īstenošanā tiek risināta. Un šodien man tas viss. Paldies. Paldies. Tagad laikam tur runās. Zane. Varbūt ir kāda jautājuma. Tālāk mēs dosim vārdu Inesei par biznesa ideju konkursiem. Nu jā, mēs kā arī bijām iepriekš minējusi, un šodien ieskicēsim mazliet par biznesa ideju konkursiem. Kāpēc tieši par biznesa ideju konkursiem? Tie atbalsta instrumenti ir ļoti dažādi, un to, ko arī Gins jau minēja, virkni lietas, kas eksistē šobrīd, bet biznesa ideju konkurs ir viena no tām lietām, par ko pašvaldības jaunas lietas speciālisti un par ko jaunieši un organizācijas arvien vairāk interesējas. Un šeit pavisam īsti stāsts par to, kas jau notiek un kur var smelties idejas, ja jūs lemjat par to, ka šis varētu būt viens no tiem instrumentiem, ko piedāvāt jauniešiem. Jāsaka, tagad ņemot vērā visas tās atziņas, kas no pētījuma, ka viens ir uzsākt kādu darbību, bet cits jautājums, kā to visu uzturēt un attīstīt, bet varbūt arī domāt tiešām par citiem atbalsta instrumentiem pašvaldību līmenī, ne tikai biznesa ideju konkursiem, jo tas, kas arī pētījumā ļoti skaidri parādās, tās vajadzības un intereses un tieši par zināšanu ieguvi, apmācībām un kaut kādu kopā būšanu, tad tie nu ir pasākumi, kurus tiešām gan pašvaldības jau virkni īsteno, un organizācijas tiešām domājot par tādu uzņēmēju spēju attīstību, jauniešos, gan arī, kur ir ļoti, ļoti plašs darbības lauks, ko var īstenot, un apmācības ļoti daudz tiek piedāvāts no pašvaldību un organizāciju puses, un tas nav nekas jauns, tad noteikti aicinam arī padomāt par šo virzienu un tematikas iekļaušanu savos pasākumos, plānojot nākamo gadu un aiznākamo gadu. Es zinu, ka virkni pašvaldības to jau šobrīd plāno un ka jau ir saplānojuši, bet tas tiešām būtu arī tāds viens no atbalsta instrumentiem pašvaldību līmenī, jo ne tikai valsts līmenī, kad mēs runājam par uzņēmējdarbības attīstību, mēs neskatāmies jauniešu virzienā, bet, diemžēl, arī pašvaldību līmenī mēs ļoti reti, domājot par uzņēmēju darbības attīstību pašvaldībā, mēs skatāmies uz jauniešiem kā mērķa auditoriju. Bet viņi ir mērķa auditorija, un viņi var būt tiešām ļoti tāds liels atbalsts un arī virkne labie piemēri, un man gribas noteikti šeit vēlreiz un vēlreiz pieminēt projektu SLV, kur var tiešām skatīties ļoti daudz jauniešu stāstus, iedvesmojošus stāstus, ne tikai par tiem jauniešiem, kas attīst savu uzņēmēju darbību kādā vietējā vidē, bet arī par jauniešiem, kas atgriežas vispār Latvijā un pasaka, ka šī ir tā labākā vieta, kur to darīt. Tie arī ir tie piemēri, kuru virzienā mēs varam strādāt jau pašvaldību līmenī, lai vispār to uzņēmēju darbības kultūru kopā veidotu. Bet nu par biznesa konkursiem pavisam īsi, jo tā var būt, salīdzinot ar apmācībām, ir tāda joma, kas vairāk cilvēkus aptur par to sāk domāt, to inicēt, jo daudziem liekas, tas ir kaut kas tāds ļoti nezināms. Mēs ļoti daudz un labi zinām projektu konkursus, un tad tas liekas tāds ļoti pašsaprotams, bet biznesa ideja konkurss pēc būtības ir ļoti līdzīgi, un tie arī var nest kādu pievienoto vērtību. Kas notiek valsts līmenī attiecībā uz biznesa ideju konkursiem? Jā, ir virkni valsts institūcijas, kas īsteno, ir valsts
Reģionālas attīstības, valsts vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā ir atsevišķi tieši biznesa ideja konkurss jauniešiem, kas katru gadu notiek un kur var skatīties pieredzi, ko aizņemties. Protams, Latvijas investīcija attīstības aģentūra ir viena no tām valsts institūcijām, kur ir ļoti plašs dažādu atbalsta instrumentu apkopojums vienā institūcijā, un arī viņiem ir biznesa ideja konkurss, jeb ideju kaus, kas ir diezgan populārs arī jauniešu vidū, un kur jaunieši piedalās, bet ir arī dažādi citi atbalsta instrumenti. Noteikti tādā valsts līmenī mēs varam teikt, ka ir virkne pasākumi, kas tiek attīstīti, un pat arī projicējot to uz pašvaldībām, ir virkne lietas un tādas idejas, ko var aizņemties īstenošanai pašvaldību līmenī. Ir arī nevalstiskās organizācijas, kas strādā biznesa ideja konkursu virzienā, un viena no tādām organizācijām ir Junior Achievement, lai arī mums pašvaldībās viņi ir vairāk pazīstami tieši ar skolēnu mācību uzņēmumiem, tad jāsaka, viņiem arī virkni citas programmas, gan startup programma, gan ēndiena, ko ļoti labi visi pazīst, ko viņi īsteno, arī līderu programma ir, un tā ir nevalstiska organizācija, kas arī darbojas šajā virzienā, kas ir ļoti nostiprinājusi arī savus pozīcijas, un tas, ko es noteikti vēlos vērst, un es zinu, ka ļoti daudz arī pašvaldības ar vien vairāk domā par iekļaušanos Junior Achievement aktivitātēs, kad, lai arī tie skolēnu mācību uzņēmumi, gadu gadiem ir tāds karstais kartupels daudziem, jo daži viņi ir tiešām ļoti veiksmīgi, un diemžēl tā programma paredz, ka viņi ir jāslēdz, un tad to, ko pētījumi arī rāda, kad ļoti daudz tad jaunieši nesaņemas atkal restartēt un turpināt to pašu, ir ļoti maz izņēmumu, kas aiziet tālāk, bet man liekas, ka tieši šie skolēnu mācību uzņēmumi ir viena no tām vidēm, kur jau skolas solā ļoti veiksmīgi var veicināt jauniešu uzņēmēju spēju attīstību, dažādu zināšanu ieguvi, to, ko arī pētījums rāda elementāri, kur vispār aiziet, kur piereģistrēt, kāpēc, un noteikti tas arī ir tāds viens no virzieniem, ko pašvaldībām ir vērts apdomāt, jo īpaši, protams, tām pašvaldībām, kuru skolas nav iesaistījušās šajā programmā, bet papildus arī, jā, tad, vērst uzmanības to, kad arī nevalstiskais sektors ir tie, kas strādā uz jauniešiem kā mērķa auditorija. Arī pagājušajā gadā bija geto startup programma izsludināta, kur atkal var arī jaunieši sniegt savas biznesa idejas un gūt kādu atbalstu tam. Tad arī nevalstiskais sektors strādā, arī uzņēmēji strādā, un es varbūt tā, lai nebūtu lieka reklāmas pauze, neminēšu konkrēts uzņēmums, bet banku sektors ir tas, kas ļoti attīsta jau ilgus gadus Latvijā savus iniciatīvas tieši uz jauniešu uzņēmēju spēju un attīstību un jauniešu iesaistu uzņēmēju darbībā, gan nodrošinot dažādus mentoringu programmas, gan nodrošinot dažādas apmācības, arī nodrošinot dažādu biznesa plānu, konkursu un tā tālāk. Un ir arī virkne uzņēmēji, kas savus biznesa ideju konkursus īsteno sadarbībā ar pašvaldībām, vai otrādi pašvaldības sadarbībā ar uzņēmējiem. Arī tātad šis ir tas virziens, kur notiek iniciatīvas, un tā pieredze jau ir, un nav jāizdomā nekas no jauna, un noteikti Darbdevēju konfederācijā var iegūt ļoti daudz informāciju par konkrētiem uzņēmumiem vai reģionā vai valsts līmenī, kur iesaistās sadarbības attīstībām tieši uz jauniešiem kā mērķa auditoriju. Un tad saldajā ēdienā par biznesa ideju konkursiem tieši pašvaldībās un paskatoties dažādu pašvaldību pieredzi un jājautā tehniskajam atbalstam, vai šo slaidu var redzēt ekrānā šobrīd brīnišķīgi. Tad, iepazīstoties ar virkni pašvaldību pieredzi, ko jūs arī varat ekrānā šobrīd redzēt, es pamēģināju atrast tāds, galvenās kopīgās vai atšķirīgās tendences, kas tad ir šiem biznesa ideju konkursiem. Kopīgā tā tendence ir, kad pašvaldības iesaistās biznesa ideju konkursu jauniešiem organizēšanā. Ir pašvaldības, kas to dara tikai no pašvaldību budžeta, ir pašvaldības, kas to īsteno ar
kopā ar uzņēmējiem, vietējiem vai lielāka mēroga. Tas lielākoties saistīts ir ar pašvaldību izmēru, cik lieliem uzņēmējiem viņi sadarbojas. Jā, ir pašvaldības, kur ir bijis viens konkurss un kādu iemeslu dēļ tas nav tikts turpināts. Ir pašvaldības, kur jau kuro reizi atkal un atkal notiek biznesa ideja konkurss jauniešiem un visi zina un tās tradīcijas tikai attīstās. Paskatoties uz to, kāds ir tas finansējums, kas pieejams biznesa ideja konkursos pašvaldībās, tad ir tiešām idejas, kur piesakās jaunieši uz dažiem 100 eiro līdz pat vairākiem tūkstošiem eiro. Ja mēs paskatāmies varbūt tādu vidējo maksimālo pieejamu atbalsta finansējumu, ko pašvaldību biznesa ideja konkursos jauniešos ir iespējams saņemt, tad tas lielākoties ir 2 līdz 3 tūkstoši, kas tā mēroga idejām, ko jaunieši attīsta, ir tieši vietējā līmenī ir ļoti piemērots finansējums, un, protams, vienmēr ir liels prieks redzēt, kad kāds no pašvaldības biznesa ideja konkursa dalībniekiem, piedaloties šajā pašvaldību līmenī konkursā, ir attīstījis savu ideju, un paiet laiks, un tā ideja tikai attīstās, un jau aiziet jaunieši uz biznesa inkubatoriem, piesakās uz kādiem valsts atbalsts instrumentiem, un gadu no gada aug viņu uzņēmumi, un tad noteikti pašvaldības var ļoti lepoties ar to, ka tieši viņi ir bijuši tie, kas ir iedvesmojuši tos jaunieši kaut ko tādu sākt. Ir virkne biznesa ideja konkursi, kurus pašvaldība īsteno specifiski skolas mērķa auditorijai, un arī virknē pašvaldība tā arī saucās skolēnu biznesa ideja konkursi, kur pašvaldības dod iespēju jauniešiem jau arī pat no pirmās klasītes izstrādāt savas biznesa idejas, aizstāvēt viņus un saņemt kādu novērtējumu, kas noteikti ir ļoti, ļoti atzinīgi vērtējams fakts, jo tajā brīdī, kad jaunietis sasniedz 13, 15 gadus, tad jau viņš var daudz plašāk domāt par to, kad viņa idejas arī var dzīvot un augt, jo tās tradīcijas jau domāt par uzņēmēju darbību un iesaist uzņēmēju darbības attīstībā, tam bērnam ir ielikts no pirmās klases. Protams, atkal ņemot vērā specifiku ar likumdošanu, ļoti daudz biznesa ideja konkursos parādās tā tendence, ka tas vecums ir no 18 gadiem. Bet tiešām vēlreiz gribu uzsvērt, tas neizslēdz to, ka pašvaldības neorganizē biznesa ideja konkursu arī jauniešiem līdz 18 gadiem. Ir lielākoties pašvaldības, kas to augšējo latiņu vecumu cenzam nosaka 25 gadi, un tas ir saistīts ar jaunatnes likumā noteikto jauniešu vecumu Latvijā, bet atkal jāsaka, ir pašvaldības, kas skatās plašāk un aicina jauniešu līdz pat 30 gadiem iesaistīties biznesa ideja konkursos. Šīs ir tādas kopīgās, atšķirīgās tādas lietas, kas ir izrietējuši no analīzes par biznesa ideju konkursiem pašvaldībās, un noteikti jāsaka, ka nav tā, ka tikai tās pašvaldības, kas šeit ir minētas, ir vienīgās, kas kaut ko dara jauniešu uzņēmēju darbības attīstības jomā, jauniešu uzņēmēju spēju attīstības jomā, bet šeit es tiešām vairāk pastījos specifiskus biznesa ideju konkursus jauniešiem, lai saprast, kā tad ir tā tendence. Specifiski par nolikumiem un visām sasaistēm ar pašvaldību budžetiem, ar pašvaldību attīstības plānu un tā tālāk es šoreiz neskatīšu, bet es aicinu jūs tad sazināties ar jums tuvāk esošām vai varbūt draudzīgākām pašvaldībām un tad jau individuāli runāt par to pieredzi, kas ir esošā un kas ir tās lietas, kas varbūt jāņem vērā, ja jūs vēlaties kaut ko jaunu attīstīt. Varbūt, arī pamats, cik tā pieredze ir diezgan daudz, aizdomāties, varbūt atsevišķi kādu pieredzi apmaiņas pasākumu veikt tieši šajā jomā, starp pašvaldībām uztaisīt tieši par biznesa ideju konkursu jau nolikumiem, un mēs noteikti šo ideju arī ņemsim vērā, gatavojot Nacionālo jaunatnes darba un jaunas politikas konferenci, kas ir paredzēta nākamā gada
februārī, kur būs iespēja tematiskos blokos par dažādiem jautājumiem runāt, un mēs arī iepriekš bijām runājuši ar Pašvaldības savienību, kad arī koordinējošā darba grupa būs tā, kas aizpildīs kādu saturisko bloku, un tā būs vide, kur tikties un runāt par lietām, un ja būs atsauksme, kas ir pamatā no pašvaldībām pašām atkarīgas un interesi, tad mēs noteikti arī varam izskatīt ideju par to, kad vienu tematisko bloku un laiku iedalīt tieši, lai runātu jau par biznesa ideju konkursu organizēšanām, nolikumiem, rezultātiem, jo tā ir tāda daudz plašāka tēma un vienā videokonferencē, ņemot vērā, ka mums šodien ir dažādas tēmas, ko runāt, viņi diemžēl nav iespējams apskatīt. Bet pieredze ir, nav atkal jādomā velospēds no jauna, var sazināties ar kolēģiem un tad skatīties, vai tas ir kā atbalsta instruments aktuāls konkrētā pašvaldībā vai nav. Tas pavisam īsi par šiem biznesa ideju konkursiem. No manas puses es šajā reizē nerunāšu tik daudz arī par vispār citiem atbalsta instrumentiem, jo to, ko Gins arī teica, kad nav tādi specifiski atbalsta instrumenti jauniešiem, tur, piemēram, īpaši aizdevumu kāds fonds tieši jauniešiem vai riska kapitāla programma tieši jauniešiem vai tieši biznesa eņģeļu tīkls tieši jauniešiem. Tādi specifiski viņi nav, bet tie atbalsta instrumenti Latvijā ir ļoti daudz un plaši uzņēmējdarbības attīstībai, bet tas stāsts jau lielākoties ir ne par uzņēmējdarbības attīstību jauniešiem un vispār kaut kādu atbalsta instrumentiem jau tajā līmenī, kas jau valsts līmenī ir nosakts, bet pašvaldību līmenī aktuālākais ir tiešām runāt par dažādiem informatīviem zināšanu vairošanas pasākumiem tieši pašvaldību līmenī un maksimāli jau no agra vecuma, lai jauniešu tā domāšana, viņa arī veidotos atbilstoši tai uzņēmējdarbības kultūras kaut kādām tendencēm, lai viņi sāk uz sevi skatīties kā uz iespējamiem darba devējiem, vai vismaz tik daudz, ka kā uz aktīviem, uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri var ļoti daudz arī paveikt pašvaldībā uz vietas, pat nebraucot nekur projām un pat nemācoties augstās skolās un neskatoties uz brīnišķīgajiem valsts atbalsta instrumentiem. Lūk, un tas ir par eksistējošo pieredzi, bet mums ir arī vēl viena tāda ļoti aktuāla tēma, un kas kļūst ar vien aktuālāk gan organizāciju vidē, gan arī jauniešu vidē, un tās jaunākās tendences ļoti, ļoti attīstās, un arī dažādas normatīvo aktu attīstība notiek un sarunas, un tāpēc mēs arī uzskatījām, ka ļoti būtiski ir iepazīstināt ar vēl vienu konceptu, kas varbūt daudziem ir mazāk pazīstams, jo tas ir salīdzinoši jauns temats, par ko mēs Latvijā runājam, bet diezgan daudz jau ir izdarīts šajā jomā, un tā ir sociālā uzņēmēja darbība, un kā tad tas iet kopā ar to jauniešu uzņēmēju spēju attīstību, ar varbūt kaut kādām tiešām arī biznesa ideju attīstībām, kāds tad ir tās iespējas un varbūt arī kādi riski, tad aicināšu Madaru pastāstīt mazliet vairāk par šo visu. Sveiki visiem! Paldies, Ines, par uzaicinājumu, paldies par iespēju šodien jums pastāstīt nedaudz vairāk par sociālo uzņēmēju darbību. Ines jau ļoti labi ieskicēja to kontekstu un kāpēc varbūt tieši šobrīd ir par to aktuāli runāt, un arī es no savas puses piepildīšu, ka no manas pieredzes arī diezgan ilgu laiku strādājot ar jauniešiem un jauniešu organizācijām, es arvien vairāk redzu, ka tieši šī brīža jaunieši, tā saucamā milēniāla paudze, ka viņi ir tie, kuri grib darīt jēgpilnas lietas, gan savā personīgajā dzīvē, gan profesionālajā dzīvē, un bieži vien viņi saka, ka ar vienkāršu darbu ir par maz, ka viņi grib darīt darbu un veidot lietas ar pievienoto vērtību, un tāpēc sociālā uzņēmēja darbība varētu būt tieši viena no šādām iespējām, un tas, ko šodien jums pastāstīšu, ir nedaudz ieskicējuši, kas tas vispār ir. Kas ir sociāla uzņēmējdarbība. Es nedaudz pastāstīšu, kāda tad ir tā situācija Latvijā šobrīd ar sociālo uzņēmējdarbību, cik daudz uzņēmumi, kādās jomās darbojās, pastāstīšu pāris veiksmes stāstus, kā arī nedaudz ieskicēšu šī brīža topošo sociālās uzņēmējdarbības likumu,
kā arī nedaudz pastāstīšu par vienu īpašu finanšu atbalstu programmu tieši sociālajiem uzņēmumiem, kas varbūt varētu būt ļoti laba iespēja arī jauniešiem īstenot savas sociālās uzņēmējdarbības idejas. Nu, lūk, tad ķersimies klāt, kas tad tas vispār ir. Sociālā uzņēmējdarbība būtībā ir uzņēmējdarbība, kas risina kādu sociālo problēmu, un tas ir tas galvenais mērķis un galvenais iemesls, kāpēc uzņēmums ir vispār radīts un kāpēc tiek veikts dažādas biznesa aktivitātes. Galvenais mērķis ir veidot kaut kāda veida sociālo labumu, risināt problēmu, nevis gūt finansiālo labumu uzņēmumu īpašniekiem. Un sociālā uzņēmējdarbībā visas uzņēmējdarbības aktivitātes, visas preces pakalpojumi un arī peļņa, tad, kad tāda ir, tas ir tikai kā rīks un līdzeklis, lai sasniegtu šo sociālo labumu vai risinātu sociālo problēmu. Un tā ir tā galvenā atšķirība no parastiem uzņēmiem, jo, teiksim, tādā klasiskā uzņēmējdarbībā tas galvenais mērķis, un arī šī brīža kā Latvijā likumos ir ierakstīts, ka galvenais mērķis ir gūt labumu uzņēmumu īpašniekiem, tad sociāla uzņēmējdarbībā šī lielākā atšķirība, ka galvenais mērķis ir šī sociālās problēmas risināšana. Un ja mēs tādās metaforās varētu runāt par to, tad sociālā uzņēmējdarbība rastos tad, ja paņem tādu 100% Richardu Bransonu, kurš ir tāds 100% uzņēmējs, biznesa haizivs, un teiksim, viņam ir jau impērijas saceltas, kas tiešām nes milzīgi peļņu. Ja tu apvienot ar tādu 100% māti Terēzi, kurai bija galvenais mērķis, šis sociālajie mērķi, sociālais labums, sociālā problēma risināšana, ja tu apvieno vienā personā, vienā konceptā, tad rodas sociāla uzņēmējdarbība, kas nav vienkārši tāds 50-50 versija, bišķiņ no biznesa, bišķiņ no sociālā, bet kur ir 100% biznesa, tā ir pilnvērtīga uzņēmējdarbība, bet kur arī ir šī 100% sociālā misija un sociālais mērķis. Un tad ar abām kājām stāvot šajos divos lauciņos, tad rodas arī šis īpašais uzņēmējdarbības veids, kurš var nest tiešām lielu pievienoto vērtību. Un kā ir arī teicis Bils Draitons, kas ir tad liela sociālās uzņēmējdarbības tīkla viens no dibinātājiem, tad jūs zinat šo metaforu par to, ka nevis iedosim kādam zivi, bet labāk iemācīsim zvejot vai iedosim makšķeri, lai šis cilvēks pats var sev sagādāt vakariņas sev un savai ģimenei, tad īstenībā sociālai uzņēmēji ir tie, kas iet vēl soli tālāk, un viņi nevis dod kādam zivi vai iemāca zvejot, bet viņi pilnībā pārmaina šo zvejniecības industriju, radot jaunas, inovatīvas, sistēmiskas pieejas, no kurām ieguvēji ir visa sabiedrība. Un to arī var redzēt daudzos piemēros, gan vēsturiski, gan arī šobrīd pasaulē un Latvijā, ka sociāli uzņēmēji nāk ar tādu pilnīgi jaunu domāšanu, kas maina ierasto kārtību. Sākumā tas ir milzīgs izaicinājums gan lēmumu pieņēmējiem, gan sabiedrībai, gan pašiem sociālajiem uzņēmējiem, bet tad, kad ir jau nedaudz pierasts, tad izrādās, ka tiešām šis jaunais veids ir kaut kas ļoti labs vēsturiski, tādas sociālās inovācijas piemēri, teiksim, kas pilnībā mainīja to, kā mēs raugāmies uz lietām, ir piemēram, medmāsu ieviešana vispār medicīnas aprūpē, ja agrāk bija milzīga problēma slimnīcās vēsturiski, ka tad, kad tika apciemoti pacienti, tad līdz ar ciemiņiem viesiem tika slimnīcās ieviest ļoti daudz baktērijas un slimie cilvēki kļuva vēl slimāk, tad ieviešot medmāsas kā konceptu, kā starpnieku, tad arī samazināja šis baktēriju daudzums. Tagad mums liekas medmāsas pilnīgi normāla lieta, bet agrāk tas bija kaut kas absolūti jauns un nedzirdēts. Tāpat arī, piemēram, bērndārs koncepts kā tāds, arī tas bija sociālā inovācija agrāk, kas nemaz tik ātri, pie kur nemaz tik ātri nepierada, bet tagad arī tas mums liekas kaut kas pilnīgi pašsaprotams un līdzīgi ar daudzām lietām, kas šobrīd notiek, ko ievieš arī sociālai uzņēmēji, varbūt tas ir jaunums.
Bet iespējams nākotnē būs kaut kas pilnīgi normāls. Kā tad pateikt, kas ir sociālā uzņēmējdarbība? Kā pateikt, vai uzņēmējs ir sociālais uzņēmējs vai nav? Un tas viens no lielākajiem izaicinājumiem ir tas, ka pasaulē nav tādas vienas definīcijas, nav tāda viena kritērija kopums, kas pateiktu, vai tad šis konkrētais uzņēmums ir sociālais uzņēmums vai nē, bet ir vairāk tādas vadlīnijas kā vadlīnijas un principi, pēc kuriem arī Latvijā veidojot un ieviešot šo konceptu, mēs tā kā esam mēģinājuši vadīties. Šie, piemēram, 7 principi ir Muhamed Yunus veidotie. Muhameds Yunus 70. 80. gados uzņēmējs Bangladešā. Viņš savukārt, viņš bija veiksmīgs uzņēmējs un darbojās finanšu jomā, un viņš redzēja, ka īsnībā Bangladešas pašiem nabadzīgākiem cilvēkiem, īpaši sievietēm, nav absolūti nekādu izredzi izrauties no šī nabadzības apļa, no šī aburtā loka, kur ģimene ir nabadzīga, bērni ir nabadzīgi, viņu mazbērni ir vēl nabadzīgāki un nav vispār nekādu iespēju kādam kļūt turīgākiem, jo šis aplis visu laiku iet uz priekšu. Un viena no problēmām, ko viņš secināja, ka šiem nabadzīgajiem cilvēkiem nav nekādu iespēju tikt pie pat visniecīgākā kapitāla, lai uzsāktu savu biznesu. Viņi bieži vien dzīvo no algas līdz algai, ja tāda ir, ja knapi spēja pabrot ģimeni, bet nav nekādu iespēju veidot kaut kādus uzkrājumus, lai uzsāktu savu biznesu. Un tas, ko viņš izdarīja, viņš nodibināja Gramīnu banku, kuras galvenais mērķis bija sniegt mikro aizdevumus pašiem nabadzīgākiem cilvēkiem, īpaši sievietēm, lai šie cilvēki varētu uzsākt savu biznesu. Parastās bankas nekad viņiem naudu neaizdotu, Gramīna banka to uzstādīja par savu galveno mērķi, šādā veidā palīdzot tūkstošiem miljoniem cilvēku izkļūt no nabadzības, jo Bangladešā pat $20 šādam cilvēkam ļauj uzsākt savu mazo ģimenes biznesu, nopirkt kādu augļu stendu, sākt tirgoties un šādā veidā iespējams izrauties no šī nabadzības loka. Nu, lūk, un Muhameds Yunus formulēja 7 principus, kas it kā definē sociālo uzņēmējdarbību, un tie ir kļuvuši, par tādiem jau pasaulē pieņemtām vadlīnijām, un viens no tiem ir šis galvenais mērķis ir nevis maksimāli nopelnīt, bet risināt kaut kādu sociālo problēmu, un tas attiecas gan uz īpašniekiem, gan uz investoriem, ka īpašnieks, protams, visas algas tiek samaksātas, visi rēķini samaksāt, bet tā peļņa, kas paliek pāri, īpašnieks to nevis paņem sev, bet iegulda atkal uzņēmumā vai sociālajā problēmā, tādā veidā palielinot šo sociālo ietekmi. Protams, sociālajie uzņēmumi ir finansiāli un ekonomikas ilgtspējīgi, kas nozīmē, ka tie darbojas pēc tādiem pašiem, teiksim, šiem biznesa principiem kā parastie uzņēmumi, un arī parādi tiek atdoti, investīcijas atmaksātas, preces un pakalpojumi ir tikpat kvalitatīvi kā konkurentu, un šādā veidā tiek nodrošināts tas, ka uzņēmums spēj darboties nevis tikai gadu vai 2, bet arī daudz ilgāku laiku. Sociālos uzņēmumus raksturo arī atbildīga attieksme pret vidi un arī saviem darbiniekiem. Protams, tas nav stāsts par to, ka kāds kaut kur kādā tumšā rūpnīcā strādā par $1 nedēļā, bet tas ir tiešām atbildīga attieksme pret visiem šiem biznesa aspektiem. Un tas nozīmē arī to, ka arī darbinieki saņem normālo attieksmi un tirgumu atbilstošu atalgojumu. Un pēdējais tāds princips vai tāds stūrakmenis ir, ka darbs tiek darīts ar prieku. To, protams, nekad nevarēs ielikt nekādā likumā vai nekādā formālā rāmī, bet tā ir tiesa, ka sociālos uzņēmējus kā cilvēkus raksturo tiešām milzīga deksme par to, ko viņi dara. Tā ir ļoti īpaša motivācija, tā ir ļoti spēcīga motivācija, kas cilvēku virz uz priekšu un liek viņam strādāt 12, 14, 16 stundas dienā, nevis lai pēc iespējas vairāk sapelnītu sev, bet lai risinātu sociālu problēmu un palīdzētu apkārtējiem. Un kāpēc tad vispār mums ir vajadzīgi sociālai uzņēmumi? Jo kāpēc, piemēram, nevarētu vienkārši iztikt ar nevalstiskām organizācijām vai lieliem uzņēmumiem, kuriem ir spēcīgas korporatīvās sociālās atbildības
programmas. Proti, sociālajie uzņēmēji bieži vien risina problēmas, ko neviens cits nerisina. Tas ir problēmas, ar ko valsts un pašvaldības kaut kādu iemeslu dēļ nav tikušas galā vai nav gribējuši tikt galā. Tās ir problēmas, kam nevalstiskās organizācijas arī kaut kādu iemeslu dēļ nevar pieķerties un nevar to atrisināt. Un uzņēmēji savukārt parastie tradicionāli uzņēmēji nesaskata tajā peļņas iespējas vai nesaskata tajā tādas iespējas, kā varbūt citos sektoros. Un tad sociālajie uzņēmēji ir tie, kas bieži vien nāk kā pēdējie un saka, nē, mēs ar to mēģināsim tikt galā, un viņiem arī bieži vien izdodas. Sociālajie uzņēmēji problēmas risināšanā iesaist sabiedrību, tie ir gan viņu tiešie klienti, gan citas iesaistītās puses, tās ir arī pašvaldības, tās ir arī citas, teiksim, valsts institūcijas, tas ir viņu mērķa auditorija, piemēram, ģimenes vai citi apkārtējie cilvēki, viņi mēģina veidot šos demokrātiskos mehānismus, kādā veidā padarīt to par tādu tiešām paliekošu risinājumu. Un tas nerad viņiem izdodās, jo šie risinājumi ir ilgtspējīgi, viņi spēja paši sev uzturēt, paši arī atpelnīt un tādā veidā nodrošināt, ka tie darbojas vēl ilgus gadus pēc tam. Sociāli uzņēmēji bieži vien risina problēmas ātrāk, lētāk un efektīvāk. Ja, piemēram, valsts un pašvaldība piedāvātie mehānismi bieži vien ir diezgan nefleksibli vai piemēram, lēni, vai valsts un pašvaldības iestādēm nav to iespēju ātri reaģēt uz kaut kādām situācijām vai problēmām, tad sociālai uzņēmēji, kā cilvēki un kā uzņēmumi, kas nāk no privātā sektora, viņi daudz ātrāk spēj pielāgoties un nodrošināt tiešām efektīvas pieejas kaut kādu sabiedrības problēmu risināšanā. Un šīs pieejas bieži vien ir sistēmiskas un inovatīvas. Arī šis sociālo inovāciju aspekts ir ļoti būtisks. Un tādā veidā, kā jau teicu, ieguvēji ir visi. Kas tad šobrīd notiek Latvijā ar sociālo uzņēmēju darbību, nedaudz iezīmējot kopējo laukumu, ir apmēram 80 līdz 120 sociālajie uzņēmumi, un, protams, jāteic, ka tas nav daudz, jo uz kopējo uzņēmumu fonu tā ir tiešām niecīga saujiņa, bet arī jāpiebilst to, ka šī joma ir jauna Latvijā, tā apzināti par to sāk runāt tikai pēdējos 7-8 gadus, un tādēļ apmēram šie 100 sociālajie uzņēmumi, kas mums ir, tas ir labs rādītājs arī salīdzinājumā ar citām valstīm, kur šis koncepts jau ir ieviesies jau daudz ilgāk, un tie ir sociālajie uzņēmumi tiešām, kas darbojas veiksmīgi, kuriem ir arī peļņa, kur spēj ieguldīt paši savā attīstībā un kuri spēj arī parādīt šo sociālo ietekmi, ko viņi ir sasnieguši. Lielākā daļa no šiem sociālajiem uzņēmumiem darbojas biedrību vai nodibinājumu statusā, tad tas juridiskais ietvers vairāk ir tā kā pagaidām vēl nevalstiskās organizācijas, taču tā darbība, domāšana, mērķi un metodas ir vairāk raksturīgas uzņēmē darbībai, un tā varbūt ir tas izaicinājums, par ko es arī vēlāk runāšu, ka šis juridiskais ietvers šobrīd nav pārāk piemērots sociālās uzņēmē darbības veikšanai un attīstībai, bet tā ir arī viena no tām lielajām lietām, ar ko mēs kā asociācija kopā ar saviem biedriem šobrīd strādājam. Tas, kas vēl notiek, divas labas lietas, tiek gatavot Labklājības ministrijas atbalsta programma sociālajiem uzņēmumiem, par ko es arī vēlāk nedaudz pastāstīšu, kā arī noteikti darbi pie sociālās uzņēmuma darbības likuma izstrādes, kas tad palīdzētu atrisināt šos juridiskos izaicinājumus. Ar kādām mērķu grupām strādā sociālajie uzņēmumi Latvijā, jo sociāla uzņēmē darbība bieži vien ir vērsta uz konkrētu mērķu grupu, kurai sociālais uzņēmums grib palīdzēt. Un tā ir vai nu kaut kāda riska mērķu grupa, vai sociāli mazaizsargāta mērķu grupa, vai vienkārši mērķu grupa, kas saskaras ar kaut kādu konkrētu problēmu, ko sociālais uzņēmums redz, ka tas ar savu darbību varētu atrisināt. Un Latvijā ir tiešām visdažādākās mērķu grupas, kuras tad ar kurām strādā sociāla uzņēmuma, tie ir gan bērni un jaunieši, tie ir seniori, bērnu vecāki un pedagogi, jaunās māmiņas, cilvēki ar invaliditāti, un arī organizācijas, nevalstiskās organizācijas, kas sniedz palīdzību citiem, jo arī tas var būt viens no veidiem, kā darbojas sociālais uzņēmums, ka tas palīdz nevis cilvēkiem vai kādai konkrētai mērķu grupai, bet tas strādā vairāk ar organizācijām, kas pēc tam palīdz citiem. Un, piemēram, tāds piemērs Latvijā
labdarības veikala tīkls Otrā elpa, kuru darbība ir tieši vērsta uz pilsoniskās sabiedrības attīstīšanu un veicināšanu, palīdzot citām nevalstiskām organizācijām. Un kādas tad ir šīs darbības jomas, kurās darbojās sociālajie uzņēmumi, arī visdažādākās, arī pasaules pieredze rāda, ka nav tādas 1, 2 vai 3 galvenās jomas, ka tie darbības veidi ir tiešām visdažādākie. Tie ir gan sociālajā un veselības pakalpojumi, tas var būt arī, teiksim, labdarības veikali, kas ir ļoti populārs arī pasaulē un arī Latvijā sociālās uzņēmējdarbības veids. Tas ir dažādu produktu, preču ražošana, piemēram, amatniecības un rokdarbu izstrādājumi, kas ir diezgan populāri tieši senioru vai cilvēku ar invaliditāti vidū, ka tas ir veids, kā viņi var kaut ko nopelnīt. Tie ir darba integrācijas uzņēmuma, izglītība, visdažādākās jomas, kur kāds ir saredzējis, ka ir sociāla problēma un kā ar uzņēmējdarbības paņēmieniem šo problēmu var risināt. Un tad tālāk pāris veiksmes stāsti, lai nav tā, ka es tikai stāstu teoriju, bet ir grūti savilkt to kopā ar reālo dzīvi. Viens no veiksmes stāstiem ir biedrība Cerības Pārni, kas būtībā darbojās sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā, un viņi strādā ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un šo bērnu un jauniešu ģimenēm. Un tas, ko viņi ir izdarījuši, viņi ir izveidojuši savu veikaliņu Pogotava, Siguldā, kurā tiek pārdoti dažādi izstrādājumi, ko rada šie bērni un jaunieši un viņu ģimenes. Un šādā veidā caur šo veikaliņu ir šiem bērniem, jauniešiem, viņu ģimenēm gan iespēja iegūt papildus līdzekļus, teiksim, un šiem bērniem jauniešiem kļūt neatkarīgākiem un arī neliela palīdzība ģimenēm. Tad šādā veidā sanāk gan arī ar šo veikaliņu viņi tā kā stāsta par savu darbu, par savu mērķu auditoriju. Cilvēkiem no malas ir iespēja uzzināt vairāk par viņu darbu un sasniegumiem, un tādā veidā viņi labāk sasniedz savus mērķus, viņi rīko arī radošās darbnīcas un izpilda individuāls pasūtījumus, un, piemēram, šajās radošajās darbnīcās tad arī cilvēkiem ir iespēja satikt šos jauniešus, kas rada šīs lietas, viņu ģimenes, aprunāties, sadraudzēties un tā tālāk. Tā kā diezgan jauka vieta, kuru noteikti ir vērts apciemot Siguldā. Vēl viens diezgan labi zināms piemērs ir Latvijas Zinātnes centru apvienība, kuriem ir bērnu zinātkārs centra Zino, 5 vietās Latvijā, un viņi sevi arī redz tiešām sociālās uzņēmējdarbības laukā, jo viņu visa šī darbība uzvērsta ir uz to, lai pēc iespējas vairāk bērnu un jaunieši ieinteresētos par dažādām zinātnes disciplīnām, izprastu eksaktos priekšmetus, ļoti labi zinot, ka varbūt parastajā izglītības sistēmā šie priekšmeti netiek pārāk interesanti pasniegti, vai varbūt ir pietrūks kaut kāds materiāla tehniskais nodrošinājums, tad Zino risina šo problēmu un piedāvā bērniem un jauniešiem jau daudz interesantākos, aizrājošākos, iesaistošākos veidos mācīties par fiziku, ķīmiju, matemātiku, astronomiju un tā tālāk. Tā kā arī veiksmīgs piemērs, viņiem ļoti labi iet, viņi vēr centrus vaļā vēl vairākās pilsētās, tā kā cerams, ka arī tālāk viņi tiešām varēs parādīt šo sociālas uzņēmējdarbības pusi tieši izglītības jomā. Vēl viens piemērs ir Kaņepes kultūras centrs, kas ir mums tāds kultūras jomā tāds labs paraugs, jo arī Kaņepes kultūras centrs ir par savu mērķu uzstādījuši tieši šos sociālos mērķus, gan dažādu kultūras jaunredzes veicināšanu, gan arī darbu ar dažādām varbūt riska grupām, piemēram, patvērumu meklētājiem, ar ko pēdējā gada laikā Kaņepes kultūras centrs ir gan daudz strādājis, un viņu šī uzņēmējdarbība izpaužas kā kultūras centrā veidošanā un attīstīšanā. Viņi nodrošina arī šajā kultūras centrā gan bāru, gan ēdināšanu, un šādā veidā arī izīrējot savas telpas, viņi piesaist līdzekļus, lai varētu attīstīt un veidot šo savu sociālo pusi, un arī viņiem, kā izskatās, diezgan labi veicās, un arī viņi ir spējuši gan palīdzēt šīm mērķu grupām, gan arī dot telpu un iespēju jauniem māksliniekiem prezentēt savus darbus.
Un šādā veidā ir īstenībā atdzīvinājuši Rīgā veselu kvartālu. Vēl viens labs piemērs sociāla uzņēmē darbībai Latvijā - Latvijas samariešu apvienība, ko iespējams daudzas pašvaldības labi zina un pazīst un jau sadarbojās. Un šis ir lielākais sociālās uzņēmums Latvijā. Samariešu apvienībā ir vairāk kā 700 darbinieku, kas pat priekš tāda parasta uzņēmuma ir gana daudz. Un viņu darbs ir lielākoties veselības un sociālo pakalpojumu sniegšanā, bet piedāvājot dažādas inovatīvas pieejas un risinājums, kas atvieglo pašvaldību darbu un padara šo pakalpojumu sniegšanu ātrāku, lētāku un efektīvāku. Viens no šādiem piemēriem ir mobilās aprūpas busiņi senioriem, kur, piemēram, ja tradicionāli seniori, kuri varbūt paši nevar par sevi parūpēties, kuriem nav ģimenes, kuriem jau ir grūti dzīvot savā lauksētā, ja tā tradicionālā pieeja ir tas, ka viņiem vajadzētu doties uz veco ļaužu aprūpas namu, kur tad ir visi pieejamie pakalpojumi, infrastruktūra, lai šis seniors varētu vadīt pietiekami laimīgas vecumdienas, tad īstenībā, kad parunājas ar šiem senioriem, tad viņi saka, ka viņi daudz labprātāk palikt savā lauku sētā, savā vietā, kur viņi dzīvo, savā ierastajā vidē, un šādā veidā pavadīt vecumdienas. Un tas, ko izdarīja Samariešu apvienība, viņi to it kā apgriez to sistēmu otrādi, ka nevis seniors dodas uz vietu, kur ir pieejami visi viņam nepieciešamie pakalpojumi dzīvo tur, bet sociālajie pakalpojumi, veselības pakalpojumi dodas pie seniora vietā, kur viņš dzīvo, tādā veidā ļaujot senioram palikt savā lauku sētā. Un viņiem ir 6 mobilās aprūpas busiņi, īpaši pielāgoti busiņi, kas dodas pie šiem senioriem, un šajā busiņā ir pieejams viss, kas tādam vecam cilvēkam varētu būt tik pa laikam nepieciešams. Tur ir gan duša, tur ir veselības pārbaudas ekipējums, kur var izmērīt asinsspiedienu, pārbaudīt vēl kaut kādas lietas saistībā ar šī cilvēka veselību. Seniors var apgriezt matu šajā busiņā, un tajā pašā laikā arī darbinieki palīdz izdarīt kādus mājas darbus. Tādā veidā šim cilvēkam tiek dot iespēja palikt tajā vietā un vidē, kur viņš dzīvo, tajā pašā laikā saņemot līdzvērtīgu aprūpi tai, kāda būtu, ja viņš dzīvotu veco ļaužu pansionātā. Un ieguvēja ir visi, jo pašvaldībā šāda veida pakalpojums un pieeja izmaksā lētāk, senioram dzīves kvalitāte saglabājas tāda pati vai pat palielinās, nekā tad, ja viņš dzīvo šajā aprūpas namā. Un mums ir Latvijā brīnišķīgs sociālās inovācijas paraugs, kas arī 2015. gadā ieguva nomināciju par vienu no labākajiem sociālās inovācijas projektiem visā Eiropā. Tā kā arī tāds labs piemērs tieši sociālo pakalpojumu jomā. Izglītībā tieši vecāku dibinātās skolas arī ir viens no veidiem, kā sociālā uzņēmē darbība tā kā izpauž tieši izglītības jomā. Piemēram, Cēs jaunā sākuma skola vai arī Rīgā brīvā Māras skola, un ir līdzīgi, piemēram, visā Latvijā, arī ir lielisks sociālās uzņēmējdarbības piemērs, kur viņi paši ir definējuši, ka mūsu mērķis ir nevis ar šo privāto skolu nopelnīt naudu īpašniekiem, bet mūsu mērķis ir nodrošināt pēc iespējas labāku izglītību mūsu bērniem un arī ietekmēt kopējo izglītības sistēmu gan pašvaldībā, gan visā valstī. Cēs jaunā sākuma skola to dara ļoti labi, jo viņi nevien piedāvā, šo izglītības pakalpojumu tieši saviem skolēniem, bet arī rada dažādas metodas, pieejas, izglītības instrumentus, ar kuriem viņi dalās arī ar citiem, kam tas varētu interesēt, plus vēl veidot dažādas pasākumus tieši bērnu vecākiem, tādā veidā mēģinot vēl labāk un vairāk sasniegt savus mērķus. Vēl viens piemērs, kur tiek ražots jau konkrēts produkts, ir HOP trīsriteņi bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem. Šie trīsriteņi tiek ražoti katram bērnam individuāli pielāgojot viņu kustību traucējumu specifikai, un pateicoties šiem trīsriteņiem, šie bērni, kas varbūt pirms tam visu laiku pavadīja iekštāpās, viņiem bija grūti, iziet ārā, izkustēties, tad ar šiem trīsriteņiem ir daudz vieglāk, vismaz pāris stundas nedēļā, padarboties svaigā gaisā, arī satikt citus cilvēkus, un tādā veidā arī iespējams uzlabot savu veselību.
Nu, lūk, kas tad ir pasaulē, lai vēl vairāk varbūt paplašinātu to parādīt to iespēju loku, ko paver sociāla uzņēmējdarbība, piemēram, dažādu aplikāciju veidošanu, īpaši sociāla problēma risināšanai. Šis piemērs ir no Dānijas, kas ar aplikācijas palīdzību savieno neredzīgu cilvēku ar redzīgu cilvēku, kurš ar video kameras palīdzību un tiešo pieslēgumu palīdz neredzīgiem cilvēkam tikt galā ar specifiskām dzīves situācijām, un arī tādā veidā varbūt palīdz sakonektēties cilvēkiem, kas pirms tam vispār varbūt nebūtu viens par otru zinājuši, varbūt dzīves būtu pagājuši garām. Brīnišķīgs piemērs no Igaunijas, kas parāda, ka sociāla uzņēmējdarbība var darboties arī attīstības sadarbības jomā, palīdzot risināt problēmas nevien konkrētajā valstī, nevis konkrēt tur, kur jūs dzīvojat, bet arī varbūt palīdzēt kaut kāds globālāks problēmas ir izsināt. Šis konkrētais piemērs uzņēmums Mondo strādā ar sievietēm Ganā, kur sievietes pina brīnišķīgus grozus un arī veido tekstilu izstrādājumus, un uzņēmums Igaunijā tos par godīgu cenu pārdod gan Igaunijas tirgu, gan arī Latvijā, tie ir pieejami gan arī citās Eiropas valstīs, un šādā veidā viņi gan izglīto cilvēkus par Ganas un kopējās Āfrikas dažādām situācijām un problēmām, gan arī palīdz šīm konkrētajām sievietēm Ganā iegūt taisnīgu atlīdzību par viņu darbu. Piemērs no apvienotās karalistes, kur labi zināmais Džeimijs Olivers, kurš ir pasaulē pazīstams pavārs, izveido īpašu restorānu ķēdi, kurā viņš dod iespēju iegūt praktisku pieredzi tieši restorānu darbā un vadībā un pavārmākslā jauniešiem no dažādām riska grupām, īpaši tie ir jaunieši ar kriminālu pagātni vai kuriem ir risks, teiksim, iekļūt dažādās ar noziedzību saistītās situācijās. Viņš šos jauniešus sadarbībā ar vienu nevalstisko organizāciju ņem uz savu restorānu, apmāca izcilākajiem pavāriem, tādā veidā dodot iespēju šiem jauniešiem izrauties no viņu nabadzīgās kriminālās vidas un jau iegūt labu darbu, kas paver arī citas iespējas. Šiem restorāniem ļoti labi iet, tie ir labi zinām, un arī pats Džeimijs Olivers ir tiešām diezgan iesaistījies tajā, lai šo konceptu arī popularizētu un pēc tam arī izplatītu tālāk. Un arī viens piemērs no Bosnijas Hercegovinas, kur organizācija ir nodibinājusi savu lauksaimniecības korporatīvu bijušajā dažādās kara degradētajās teritorijās, arī iesaistot vietējos cilvēkus, ražo ekoloģisku produkciju, šis konkrētais ir medus, bet arī cita veida lauksaimniecības produkcija tādā veidā atdzīvinot šīs kara degradētās teritorijas, gan ciemus, gan pilsētas, dodot iespēju cilvēkiem nevis braukt prom kaut kur strādāt kādā citā valstī, bet palikt uz vietas, un arī nodrošinot ekoloģisku produkciju, kuru citi var nopirkt, kas ir ražot turpat Bosnijā Hercegovinā, arī viņiem labi iet, un arī viņi šo konceptu mēģina izplatīt gan Bosnijā Hercegovinā, gan citur pasaulē. Nu, lūk, tie bija tādi piemēri ļoti ātri caurskrienot, bet kāda tad ir sociālo uzņēmumu lielākie izaicinājumi, un šeit varbūt tiešām runājot par visu sociālo uzņēmējdarbību kopumā, jo kā es arī no Ginta dzirdēju, ko Gints tikko stāstīja, un arī kā mēs paši esam redzējuši, tad nav tādu īpašu izaicinājumu, ar ko saskars tieši jaunieši, kas gribētu uzsākt sociālu uzņēmējdarbību vai kas darbojās sociālu uzņēmējdarbībā, jo būtībā tā situācija ir tāda, ka par sociālu uzņēmējdarbību lielākoties interesēs tieši gados jauni cilvēki, tādi, kuriem šī sociālā misija, mērķi un jēga tam darbam, ko viņi dara, vai tām lietām, ko viņi rada, ir ļoti svarīga, bet tie izaicinājumi ir ļoti kopīgi, neatkarīgi no tā, vai īpašnieks vai darbinieks ir gados jauns cilvēks vai jau vecāks un pieredzējušāks. Es pat teiktu, ka tie izaicinājumi vairāk būtu nodalāmi tiem sociālajiem uzņēmējiem vai tiem cilvēkiem, kam nav uzņēmējdarbības pieredzes vispār, viņiem ir viena veida izaicinājumi sociālajā uzņēmējdarbībā, un tiem, kuriem ir jau uzņēmējdarbības pieredze vai jebkāda profesionālā pieredze, viņiem
uzņēmumi jau tad ir cita veida izaicinājumi. Bet tā kopīgā bilde ir tāda, ar ko saskars tieši sociālajie uzņēmēji, tas, ka Latvijā nav piemērots juridiskās formas sociālajai uzņēmē darbībai, un tas liek šķēršus attīstībai un izaugsmai, jo nevalstiskām organizācijām ir viena veida ierobežojumi, kas nav pārāk piemēroti komersantiem. Ja sociālās uzņēmums grib būt vienkārši parastais sijā, tad izaicinājumi ir atkal citi, tas ir nodokļu sloks un nevar saņemt ziedojumus, nevar brīvprātīgos piesaistīt un tā tālāk, un nav tāds zelta vidusceļš, ko sociālais uzņēmums var iet, lai nodrošinātu, pilnvērtīgi nodrošinātu savu darbību, sasniegt sociālos mērķus, attīstītos un tā tālāk. Un šī juridiskā forma ir tieši viens no iemesliem, kāpēc mēs arī strādājam pie sociālās uzņēmējdarbības likuma un kāpēc ir svarīgi, ka šis likums tiek pieņemts jau tuvākā gada laikā. Vēl viens izaicinājums ir tas, ka ņemot vērā, ka šī sociālās uzņēmējdarbības joma vēl pagaidām ir salīdzinoši jauna un arī valsts un pašvaldības iestādēm tikai tagad veidojas izpratni par to, kas tas ir, kādas iespējas tas piedāvā, un arī plašākai sabiedrībai nav tādas konkrēts izpratnes, kāpēc tas vispār vajadzīgs, tad vēl nav arī izveidojusies tāda labi strādājuša atbalsta sistēma un arī pieeja finanšu resursiem sociālajiem uzņēmējiem, un bieži vien tas ir šķēršs, lai uzsākt sociālo uzņēmēju darbību, jo nav iespēja vienkārši saņemt aizdevumu bankā vai nav iespēja pieteikties parastiem uzņēmēju darbības, piemēram, atbalsta instrumentiem, jo arī tas biznesa plāns un arī tās metodas un arī tie visi finanšu rādītāji tomēr būtiski atšķirās no tādas parastās tradicionālās uzņēmējdarbības, un tāpēc arī, teiksim, ir diezgan liels izaicinājums gan uzsākt, gan paplašināt darbību. Arī saistībā ar pašvaldībām, arī pašvaldības vēl pilnībā nevar atbalstīt vai strādāt ar sociālajiem uzņēmējiem tādā 100% režīmā, teiksim tā, jo arī pašvaldības gaida zaļo gaismu, lai varētu, piemēram, kaut kādā veidā nodot bezatlīdzības lietošanā mantu vai kā citādi, un arī tāpēc šis likums ir svarīgs, lai saņemtu tādu tā kā no valsts puses tādu zaļo gaismu, ka jā, šī ir lieta, ar ko noteikti var un vajag strādāt tālāk. Un, protams, visi liela izaicinājumi saistās ar biznesu uzņēmēt darbības pusi vispār un pārdošanu tirgus kanāliem, ņemot vērā, ka šis koncepts nāk no nevalstisko organizāciju vides, tad visa šī biznesa domāšana vēl joprojām ir kaut kas jauns, bet tajā pašā laikā mēs arī redzam, ka ir ļoti labi piemēri, kur biznesa principi un uzņēmējdarbības principi pilnā apmērā tiek pielietot un izmantot jau no pašas pirmās dienas. Un vēl viens izaicinājums ir sociālās ietekmes mērīšana, kas varbūt ir tāds jau specifiskāka lieta, bet sociālām uzņēmumiem, tāpat kā nevalstiskām organizācijām, ļoti svarīgi dažādos veidos parādīt, kas tad ir tas, ko viņi ir sasnieguši, ko viņi ar savu darbību ir panākuši, jo sociālajiem uzņēmumiem galvenais ir sociālais mērķis, tad viņam ir jāspēj kaut kādā veidā parādīt, kādā veidā tad viņš ir uzlabojis situāciju ar savu uzņēmējdarbību, un ar to arī pagaidām vēl iet diezgan grūti. Lūk, pēdējā prezentācijas daļā es pastāstīšu par likumprojektu un arī par atbalsta programmu, jo likumprojektu šobrīd darba grupa Saeimā ir gadu diezgan intensīvā režīmā strādājusi un mēģinot saprast, kādā veidā tad šo sociālās uzņēmējdarbības principu un konceptu, kas ir tāds diezgan, bieži vien liekas tāds diezgan abstrakts, kā viņu ielikt kaut kādā likumiskā ietvarā un likumiskā rāmī, lai no vienas puses tas netraucētu darbu neesošajiem, netopošajiem uzņēmumiem un lai tas palīdzētu attīstīties, no otras puses, lai tas būtu arī kaut kādā veidā pietiekami konkrēti nodefinēts, lai nav tā, ka pasakot sociāla uzņēmējdarbība, jebkurš uzņēmums var pēkšņi pateikt, es jau esmu. Tas arī nebūtu labākais variants, un lūk, mēģinājām atrast tās labākās definīcijas un skaidrojums, un šī tad ir versija, kas pie kā esam nonākuši, ka sociālā uzņēmējdarbība ir labvēlīga sociālo ietekmi radoša darbība, un tad uzskaitījums dažādām jomām, gan sociālai pakalpojumi, gan iekļaujuši pilsonas sabiedrības veidošanu, izglītības pieejamības veicināšanu un tā tālāk, un tādā veidā, tā kā nodefinējot, kas tad tas varētu būt. Un tas kopējais likumprojekta koncepts piedāvā, ka sociālais uzņēmums varētu
varētu būt status, kuru var iegūt SIA. Un, proti, tas ir tas lielākais jaunums vai tā lielākā pārmaiņa, kas gaida esošos sociālos uzņēmumus, ka sociālā uzņēmējdarbība vismaz tādā likuma izpratnē būs kaut kas, kas attiecas uz komersantiem, uz SIA, un tas nebūs pieejams nevalstiskām organizācijām. Protams, nevalstiskās organizācijas vēl projām var veikt dažādus sociālās uzņēmējdarbības projektus, dažādus pilotu projektus, dažādus izmēģinājumus, notestēt kaut kādas jaunas pieejas, bet, ja uzņēmums gribās būt pilnvērtīgs sociāls uzņēmums, tad būs jāreģistrējas kā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību. Un likumā ir 4 kritēriji, kurus tad izpildot vai kurus ieviešot savā darbībā, uzņēmums var iegūt šo sociālo uzņēmumu statusu. Iegūstot statusu, tad var arī izmantot likumā piedāvātās tādas atbalsta iespējas, ja mēs viņu saucam par tādu bonusu grozu, ko valsts un pašvaldības no savas puses, tad piedāvā šiem sociālajiem uzņēmējiem, kur ieguvuši statusu. Un statusu piešķirs Labklājības ministrija, pamatojoties uz īpaši veidotas komisijas lēmumu, kas nozīmē būs jāiziet tādam tā kā filtram cauri, kur tad Labklājības ministrija pateiks, vai tad atbilst uzņēmumu šim likuma nosacījumiem vai nē. Kritēriji ir 4, un kritēriji ir arī veidoti balstoties uz pasaules pieredzi un pasaules praksi. Šāda veida likuma sociālajiem uzņēmumiem Eiropā un pasaulē nav daudz, bet no tiem, kas ir, mēs mēģinājām tad izvilkt labāko, kas varētu atbilst arī Latvijas situācijai. Pirmais kritērijs ir tas, ka ir jābūt noteiktam šim sociālam mērķim, proti sociālam uzņēmumam, galvenais ir sociālais mērķis, nevis peļņa pašiem īpašniekiem. Un, ja peļņa ir un peļņa ir noteikti jābūt, un peļņa ir laba lieta, jo peļņa palīdz vēl labāk un vairāk sasniegt mērķus, taču peļņa netiek izņemta dividendēs īpašniekiem, bet visu laiku tiek ieguldīta vai uzņēmuma attīstībai vai šo mērķu vēl labākai sasniegšanai. Trešais kritērijs, ka uzņēmums nodarbina algotus darbiniekus, proti, ka tam ir normāla uzņēmējdarbības praksa, ka tas nav vienkārši kaut kāds brīvprātīgo pulciņš, kas sanāk kopā svētdienās, kas ir ļoti laba lieta, bet tas vairāk piederās nevalstiskām organizācijām. Sociāla uzņēmumā ir darbinieki, kuri ražo preces pakalpojumus un šādā veidā nodrošina šo pilnvērtīgo uzņēmējdarbības pusi. Un 4. kritērijs ir, ka uzņēmums pārvaldes institūcija darbā iesaist arī iesaistītās puses, tā skaitā uzņēmumu darbiniekus, iespējams mērķigrupu pārstāvs, iespējams kaut kādas nevalstiskās organizācijas, proti, ka uzņēmumā ir šī demokrātiskās pārvaldes prakse, un katrs uzņēmums var pats izlemt, kāda tad ir piemērotākā forma tieši viņu darbībai, bet veidojot kaut kādus atvērtus pārvaldes modeļus. Un kāds tad ir šis atbalsta grozs vai bonus grozs, ko likumprojekts piedāvā tiem, kas atbildīs šiem 4 kritērijiem? Viens no bonusiem ir atbrīvojums no uzņēmuma ienākuma nodokļa, vēl būs iespēja saņemt dažādus grantus un ziedojumus un dāvinājumus gan no valsts un pašvaldību iestādēm, gan no privātpersonām. Pašvaldībām savukārt ar šo likumu tiks dot atļauja piešķirt sociālām uzņēmumam dažādus arī bonus un labumus. Protams, katra pašvaldība pati skatās un lemj, vai tas konkrētajā situācijā piemērots, cik viņi var atļauties, ko viņi var atļauties un tā tālāk, bet vismaz šis likums iedos atļauju par to domāt un kaut ko tādu ieviest. Tāpat arī sociālās uzņēmums varēs saņemt ziedojumus no privātpersonām, un sociāla uzņēmuma būs tiesīgi piesaistīt brīvprātīgos, kas arī ir ļoti būtiska lieta jau esošiem sociālām uzņēmumiem, jo bieži vien brīvprātīgi ir tie, kas palīdz nodrošināt uzņēmumu tādu plašāku un aktīvāku darbību un šo mērķu sasniegšanu. Būs arī likumā noteikti ierobežojumi gan uz peļņas sadali, gan uz dažādām izmaksām, izdevumiem, un arī uz darbības jomām, piemēram, likums aizliegs sociālām uzņēmumiem darboties cigarešu alkohola ražošanā un ieroču tirdzniecībā un tā tālāk, bet tās ir kaut kādas tādas jomas, kur mēs saskatījām īpašus riskus, ka tas varbūt nebūtu ļoti labi, ja sociālais uzņēmums darbojas šajās darbības jomās. Nu, lūk, tik tālu par likumu, kas varbūt iezīmē tādas nākotnes perspektīvas, jo par likumu ir doma, ka tas varētu stāties spēkā no 18. gada janvāra, tātad visu nākamo gadu vēl notiek darbs pie likuma pieņemšanas, pie MK noteikuma izstrādes un tā tālāk, bet no 18. gada janvāra jau tad varētu būt tādā
pilntiesīgā režīmā šis likums, un tad skatīsimies, kā tad uzņēmumi varēs tam pieteikties, noteikti palīdzēsim ar dažādu veidu konsultācijām un atbalstu materiālām, lai šis process ir pēc iespējas vieglāks. Nu, lūk, un kas tad ir pieejams šobrīd, kāds atbalsts jau ir pieejams vai tūlīt būs pieejams tiem sociālajiem uzņēmumiem, kas gan darbojās, gan kas gribētu dibināt sociālus uzņēmumus, un tas iespējams attiecas arī uz jauniešiem, kuriem ir kaut kāda sociālās uzņēmējdarbības idejas, vai varbūt viņiem ir uzņēmējdarbības idejas, bet viņi redz, ka tām ļoti labi varētu pielikt arī šo sociālo aspektu un sociālos mērķus un tādā veidā, nu, tā kā nošaut divus zaķus ar vienu šāvienu. Un tā labā lieta ir tā, ka sākot no nākamā gada būs pieejami īpaši granti sociālās uzņēmējdarbības gan uzsākšanai, gan attīstīšanai, gan paplašināšanai. Un šādā veidā, teiksim, sociālām uzņēmējiem būs iespēja tikt pie tā kapitāla kaut kādu lietu veikšanai, kam varbūt viņiem, nu, tādā normālā darbības režīmā nav iespēja nesakrāt no savas darbības ieņēmēm, nedabūt aizdevumu bankā, tad šī programma dos iespēju saņemt finansējumu kaut kādu lietu īstenošanai. Programma būs sadalīta kā divās daļās. Pirmais solis būs, ka Labklājības ministrijā būs jāreģistrējas kā sociālajiem uzņēmumam, un Labklājības ministrija ir izstrādājusi īpašus kritērijus, pēc kuriem viņi pasaka, vai tad šis konkrētais uzņēmums vai nevalstiskā organizācija, nu, tā kā varētu tikt uzskatīts par sociālo uzņēmumu vai ne. Tie, kuri atbildīs šiem kritērijiem, tie tiks piereģistrēti Labklājības ministrijas reģistrā, un tajā brīdī, kad būs dabūt šis Labklājības ministrijas tāds kvalitātes zīmoks, teiksim tā, vai apstiprinājums, tad jau ar savu biznesa plānu un biznesa ideju būs jādodas uz Altumu, kur Altums izvērtēs tieši šo biznesa pusi, visus finanšu rādītājus, esošos potenciālos, skatīsies uz gada pārskatiem un skatīsies arī uz to, kādu sociālo ietekmi šis konkrētais projekts varētu radīt un lems par atbalsta piešķiršanu. Vēl konkrēti šie grantu apmēri vai nosacījumi vēl nav zinām, bet vismaz informācija, kas mums ir, ka tā uzsākšana varētu būt 17. gada pirmajā pusē. Labklājības ministrija noteikti rīkos arī dažādus informatīvos seminārus un konsultācijas un līdzīgi veidu pasākumus, lai palīdzētu sagatavoties un lai visi, kas tiešām ir gan sirdī sociālajā uzņēmēji, gan arī pēc savas darbības un arī dokumentiem var parādīt, ka ir sociāla uzņēmēji, lai tie tad varētu saņemt šo atbalstu, kas arī nāk no Eiropas Savienības un ir, teiksim, arī nevien uz gadu vai diviem, bet uz 5 gadiem, un būs iespēja tā kā nākotnē plānojot savu darbību, teiksim, jau nu, tā kā skatīties uz šiem grantiem kā iespējami tādu atbalstu un palīdzību. Nu, lūk, tas ir tādā ļoti ātrā skrējienā no manas puses viss. Tas, kā mūs var atrast sociālas uzņēmējdarbības asociācija internetā, ja jums ir jebkādi jautājumi par sociālu uzņēmējdarbību, tad pastieties mūsu mājaslapā. Iespējams, mēs jau esam uz tiem jautājumiem atbildējuši, gan par juridiskajām formām, gan par dažādiem piemēriem, par pasaules pieredzi. Mājaslapā, kā arī sociālos tīklos, mēs publicējam visaktuālāko informāciju gan par šiem pašiem grantiem, gan par likumu, gan arī par dažādiem pasākumiem un iespējām. Arī tā skaitā jauniešiem ļoti daudz šobrīd projektu notiek tieši par jauniešu iesaistīšanu sociālajā uzņēmējdarbībā, un uz tiem mēs arī skatāmies ar tādu ļoti lielu cerību, ka tas vēl vairāk piepulcinās aktīvus, motivētus cilvēkus šai jomai. Tā kā jā, paldies vēlreiz par uzaicinājumu, un es ļoti ceru, ka šis koncepts ieinteresēs arī jauniešus nevien Rīgā, bet arī reģionos, kur varbūt tās problēmas var just īpaši krasi vai īpaši ikdienā, un tad sociāla uzņēmējdarbība ir tāda laba iespēja, kā to risināt kopīgiem spēkiem. Es varbūt papildināšu arī kontekstā ar to, ko es teicu. Daudz vairāk pašvaldībās kā biznesa ideja konkursi tiek organizēti projektu konkursi, un šī arī varētu būt viena no tādiem tematiskajiem virzieniem pašvaldības, kad virza šo sociālu uzņēmēju darbību, kaut kādu ideju izstrādi vai apmācībām, vai arī par to pašu uzņēmēju darbības apmācību organizēšanu jauniešiem, kā virzienu jau esošo pašvaldību atbalsta instrumentu ietvaros. Jā, vēlreiz paldies, Madara, par aktuālo informāciju sociālas uzņēmēju darbības kontekstā. Paldies visiem runātājiem par interesantajiem stāstījumiem. Man jautājums Gintam par pētījumu, kur tas ir publicēts, kur tas ir pieejams?
Šorīt ieraudzīju, ka izglītības ministrija publicējusi, bet es atradu nejaušu Googlā linku. Es pieļauju izglītības ministrijas mājaslapā vajadzētu būt. Nepateikšu, kurā sadaļā, droši vien pie jauniešiem, bet ir publicēts. Izglītības zinātnes ministrijas mājaslapā ir sadaļa pētījumu, kur viņi visu jomu pētījumus publicē vienu vietu, un tad tikai ir jāskatās tematiski, vai tas attiec uz vispārējo izglītību, vai uz jaunatnes jomu, vai uz augstāko izglītību, bet tā pētījums sadaļa ir viena viņiem. Atcerējos, kur es viņu ieraudzīju. Tas bija nevis izglītības ministrijā, bet jaunatnes lietas LV. Brīnišķīgi. Bet no links droši vien ir uz izglītības. Jā, visticamāk. Tad mēs šo adresi arī ieliksim mājaslapā pie šīs te video tiešraides. Paldies visiem! Ar to arī noslēgsim. Es tagad noslēgumā, nav jautājumi, bet es noslēgumā vēlreiz gribētu aicināt pašvaldību, gan jaunslietu speciālus, gan amatpersonas, gan arī jauniešiem ir idejas par citām video lekcijām, ko mēs varētu turpināt nākamajā gadā. Šajā gadā gan viņas vairs nebūs, jo vienkārši laiks ir vairs palicis līdz gada beigām tik, cik ir. Bet ja ir kaut kādas idejas un intereses, es zinu, ka jau arī pašvaldības savienība bija no jaunslietu speciālistiem apkopojuši šīs idejas, bet varbūt kaut kas arī jauns ir nācis klāt, ka droši rakstiet arī uz pašvaldības savienību Zanē vai rakstiet mums uz jaunatnes padomu. Mēs noteikti ļoti labprāt arī plānojot nākamā gada pasākumus, ņemsim to vērā, jo šī pieredze šogad arī parādīja iesaistītajām pusēm, gan ministrijai, gan pašvaldības savienībai, gan arī mums kā jaunas padomēji, to, ka šo videokonferenču formāts ir ļoti ērts un praktisks un ir iespēja īsā laikā arī par kaut kādiem aktuāliem jautājumiem runāt, gan mēs noteikti ļoti labprāt turpināt arī šo pasākumu ciklu nākamajā gadā un aicinu arī ikvienu interesantu veidot šo saturu šiem te pasākumiem. Un vēlreiz paldies pašvaldības savienībai par brīnišķīgo sadarbību šādu pasākumu īstenošanā un ministrijai par iniciatīvu un atbalstu. Paldies visiem! Ar to arī varam noslēgt šo lekciju.